Par un pret. Pirmdienas vakars, 10:10. Raidījums Par un pret kanālā OTV. Šovakar mūsu temats ir interesants. Visnotaļ svarīgs katram Latvijas iedzīvotājam. Vai Latvijā pastāv tautas vara? Un šovakar esam aicinājuši studijā 3 cilvēkus, kuri šā vai tā domā par to, kā tautai uzlabot iespējas lemt par sevi. Un tādēļ mums šovakar studijā ir Andris Orols, biedrības antiglobālistu vadītājs. Labvakar. Labvakar. Henriks Danusevičs, Latvijas tirgotāju asociācijas prezidents. Labvakar. Labvakar. Un Evers Redisons, jurists. Labvakar. Labvakar. Kā tautai ir iespēja ietekmēt lēmumus valstī? Šajā gadījumā mums jāatgriežas pie pamatiem. Pamat ir deklarācija par Latvijas valsti, ko Satversmes sapulce pieņēma 1920. gada 28. maijā. Un tā ir pirms Satversmes, un tur ir 2 panti. Pirmais pants - Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, un otrais pants - vara pieder tautai. Šajā gadījumā tauta ir tik daudz, katram, cik viņš grib to varu. Un tas tāds interesants jēdziens. Pa varu visu laiku ir jābūt nomodā, nevar dot citam. Tas ir tāpat kā jūsu mājā. Vai nu jūs pats nosakiet kārtību, vai atnāk kāds kaimiņš, vai ne, un sāk tur regulēt. Tātad, ja jūs ļaujiet kaimiņam darboties, kāda tad jums tur ir? Viss nomināli skaitās. Bet šajā gadījumā vissvarīgākais ir tas, ka šī deklarācija par Latvijas valsti nav atcelta, ir pieņemta Latvijas Satversme, un tad pirmais, otrais pants un citi panti. Un vēl, kas nav maz svarīgi, to ļoti daudz, šobrīd it kā kritizē, bet pagājušo gadu pirms Jāņiem tika pieņemta preambula Satversmē, kurā ir ļoti precīzi pateikts, ka valstī jāstrādā cilvēku interesēs, cilvēku labklājībai. Un, visi tie principi, par ko mēs parasti runājam, tie tur ir sarakstīti. Vai veiksmīgāk vai mazāk veiksmīgi, tas cits jautājums, bet šis ir Satversmē iekļauts. Un šajā gadījumā no 2015. gada ir unikāla situācija Latvijā. Tātad pirmām kārtām Latvijā ir beidzies 10 gadu pārējais periods iestāja Eiropas Savienībai. Otrkārt ir šī Satversmes preambula. Un, attiecīgi, visi likumi Latvijā, kas ir pretrunā Satversmei, ir pārstājuši darboties. Viņi spēkā neesoši. Un šobrīd būtu tas jautājums izšķirot, kur ir tie, kas traucē. Tātad likuma sistēma kopumā ir tāds paradoks. Ja mēs skatāmies katru likumu atsevišķi, mēs atradīsim ļoti daudz trūkumus. Bet likuma sistēma kopumā ir pareiza. Un līdz ar to viss ir atkarīgs no cilvēka aktīvas rīcības. Un tātad gaidīt, ka kaimiņš kaut ko realizēs, tā ir tāda parastā atruna, saka, man nav ko darīt, vai ne? Citu reizi, ja man citu nebūs ko darīt, es par Latviju padomāšu. Tie ir tādi iegājušies teicieni. Un, protams, vai nekāda ir pretējie cilvēki, kas šo situāciju izmanto savās interesēs un sakārto savus biznesus un ienākumus uz pārējo rēķinu. Un, tad tiem, kam pieder vara tautai, vismaz 2 lietas jāpasaka. Pirmkārt, es gribu, vai šī zeme ir mana, un otrkārt, tad, kad kaut kas nepatīk, tad pateikt, es nepiekrītu. Kā ietekmēt tautai? Tātad ietekmēt, tad ir jāatgriežas 100 gadu senā vēsturē. Tātad pirms Pirmā pasaules kara vēl Latvijas valsts nebija izveidota, bet vējoja tās idejas. Un bija faktiski 2 virzieni. Viens bija, ka jāņem bruņotu varu rokās un jāveido kaut kas. Un otrais bija virziens, ko Andrievs Niedra pārstāvēja, ka
ir jāiegūst turība, jāveido uzņēmumi un tādā veidā caur ekonomiku paņemt noteikšanu. Un šajā te gadījumā ne jau Saeimā visi tie jautājumi risinās. Saeima ir tikai izpausme. Īstie jautājumi risinās vai ne dažādos klubos, biznesa aprindās. Tad, jo cilvēki vairāk darbosies biznesā, ekonomikā, arī biedrībās, jo tā ietekme pieaugs lielāk. Saeima tas ir pēdējais. Atļaušos izteikties pēc cīvā. Tā ir politikas ābets. Būtībā tauta var ietekmēt procesus valstī divos ceļos. Tiešā veidā un pastarpinātā. Tas ir kā tiešā demokrātija un pārstāvnieciskā demokrātija. Pārstāvnieciskā demokrātijā mēs ievēlam priekšstāvis pašvaldībā vai valstī reiz 4 gados. Un tad viņi visus šos jautājumus, tie mūsu pārstāvi, lemj tā kā mūsu vārdā. Tiešā demokrātijā mums arī satversme teorētiski garantē, ka tauta var ietekmēt procesus valstī un mainīt likumdošanu. Daudz cits jautājums, veidojot, rosinot referendumus. Un ar šo referendumu rosināšanu tieši ir ļoti interesanti. Ja? Lūk, gan mēs kā antiglobālists, gan Ivars Redisons un viņa organizācijas, mēs esam veidojuši, inicējuši šos referendumu rosināšanu, bet īsti nekas no tā nav sanācis. Pirmkārt, cilvēki ir ļoti pasīvi. Otrkārt, lai savāktu nepieciešamo skaitu parakstus, lai tie referendumi tiek rosināti, Saeima dažus gadus atpakaļ paaugstināja tos griestus nesamērīgi augsts. Ja pirms 100 gadiem, pirms 90 gadiem, lai rosinātu referendumus, vajadzēja 1000 balsu tikai. Ar 1000 piekrīt, lai uztaisīt referendumu? Jā, pie tam nevajadzēja notāru apliecinājumu, Ivar, vai ne? Tad redzēt, šie jautājumi ir gan sarežģīti, gan vienkārši vienlaikus. Viņi ir sarežģīti, kad ar tiem nesaskarās. Un tad, kad saskarās, tad ir vienkārši. Redziet, tas knifs ir tāds, un nekad Latvijā tautai nav tiesība ierosināt referendumu. Tie ir lielie meli, ko iestāstīts, kad redzēt, tauta rosina referendumus. Nē, tātad tauta rosina obligāto likuma projektu, kas obligāti Saeimai jāizskata. Un ja Saeima negrib skatīt, tad notiekās referendums. Tāda ir tā kārtība. Pa vidu ir Saeima. Un tad šeit ir tā, vispār kaut kas tāds absurds notiekās. Tagad pasaka tā, ir priekšstāvi Saeimā ievēlēt, viņi ir atsevišķi, viņi nos no tautas, vai ne? Un tauta ar Saeimi kaut kas naidīgs savā starpā. Nonsens kaut kāds. Un tā baidīšana, ka tā būs nemitīgi referendumi un tā vai tās visas ir muļķības. Tātad kopš 22. gada pavisam ir bijuši tikai 11 reizes parakstu vākšana. Kas nevienmēr vainagojasies droši vien referendumu? Nē, redziet, Saeima, tauta un Saeima, viņiem nevajag būt pretimstāvētājiem. Saeimai ir jārisina tautas intereses, un ja pietiekami liels skaits jau uzsākuši iniciatīvu, parasti Saeimas vienmēr vai ne ātrāk apsteidz pieņēma līdzīgu likumu, atrisināja problēmu un atkrita nepieciešamību. Un tā ir normālā demokrātijā jābūt. Bet šobrīd tas, būtībā tas ir kaitniecisks skaidrojums, vai nekā pastāv, kad redziet, vai ne, ja ir iedots likuma projekts Saeimā, tad nevienu komatu, nevienu betiņu nevar, tie ir mēli. Tā pirmkārt nav rakstīts, ka nepārgros pēc satura, un otrkārt, vai ne, ir saruna princips. Tie, kas iesnieguši, tauta iesnieguši, vai ne, un Saeima izstrādā kaut ko labāku, tie, kas iesniedz, vai pateikt, mēs piekrītam tam, ko Saeima izstrādājas. Jā, turpinot no vēsturiskā aspektā, tad ir bijis 1000 nepieciešams. 1000, jā. Pirms 25 gadiem atjaunojot, it kā atjaunojot šo Latvijas Republiku, šie griezti tika pacelt uz 10 000 cilvēku, parakstu vajadzīgi. Pie tam katrs paraksts ir jāapliecina pie notāra un par maksu. Maksas nav liela, teiksim, tur gandrīz 3 eiro mūsdienās. Bet līdz ar to, ka cilvēkiem
pašiem pēc savas iniciatīvas jāiet, jāmeklē notāri, jāmaksā nauda, tas ir jākavē, jo to visu var izdarīt tikai darba laikā, kad cilvēks strādā. Līdz ar to rodas tāda milzīga sarežģījuma, kad cilvēki atmet ar roku un neko nedara. Bet maz vēl bija tā, ka tie 10 000 raksti, bet pirms 2-3 gadiem Saeima pieņēma likumprojektu, ka šie griezti tiek pacelt uz 30 000 un pēc tam uz 10. daļu vēlētāju 155 000. Saeima mazgā rokas nevainībā. Jā. Teorētiski demokrātija ir lūdzu tauta. Jūs gribat izmaiņas kādā likumos? Lūdzu, uz priekšu dariet. Bet praktiski tas nav īstenojams. Tīri reāli tas nav īstenojams. Lūk, un pirms šiem 2-3 gadiem mēs kā antiglobālisti mēģinājām aizkavēt, nepieļaut eiro ieviešanu. Mēs uzskatām, ka neatkarīga suverēna valsts nevar pastāvēt bez savas banku sistēmas, naudas un daudzām citām lietām. Šī iniciatīva mums tika liekta. Šeit man ir dokumenti. Tiesāšanās notika faktiski vairāk kā gadu, un šeit ir 14. gada 3. aprīlī ir spriedums augstākās tiesas administratīvu lietu departaments ar tiesnesi Guļānu priekšgalā. Viņi uzrakstīja, ka mums tiek liekts veidot šādu veidu, rosināt tādu veidu referendumu. Kāds ir pamatojums? Te ir vairāk pamatojumu. Galvenais pamatojums ir, ka Satversmē nav atrunāts tas, kā tauta drīkst lemt par maksāšanas līdzekli. Mūsu argumentu, ka Satversmē 73. pantā ir atrunātas jomas, kuras nav nododamas balsošanai. Tas nozīmē, ka pārējās jomas ir nododamas balsošanai. Guļāna kungs, Krūmiņas kundze un Neimaņa kungs, viņi uzskata, ka tas tā nav. Spriedums ir pasludināts Latvijas tautas vārdā, un spriedums nav pārsūdzams. Lūk, tātad tas, kā ir likumi Latvijā, tas ir viens, bet šo likumu interpretācija un tiesneša lēmumu spriedumu, tas ir pilnīgi cits. Tātad, lai Latvijā būtu notikt patiešām demokrātiski procesi, pat ar likumdošanas bāzi pamaz ir vajadzīgi reāli šie cilvēki, kur to arī īsteno. Mums atļauj veidot tikai šo vākt parakstus par Saeimas atlaišanu. Mēs nesavācām pat 1000 parakstu, diemžēl. Cilvēki prasīja, kurš ies viņu vietā? Mēs taču tikko Saeimu atlaidām. Kurš nāks vietā? Mēs sakām, jūs atlaidāt, bet kāpēc jūs esat tik stulbi, ka jūs ievēlējat atpakaļ viens tos pašs? Tātad, lai notiktu valstī izmaiņas, pirmkārt jau šiem vēlētājiem jākļūst gudrākiem, jākļūt domājošiem un jāsaprot, ko viņi īsti dara, aizejot pie vēlēšanu urnām. Drīkst, es tomēr pēc kārtas, es pieteicos. Es gribētu šajā piemērā par eiro ieviešanu parādīt tieši šo te valdības attieksmi pret tautu, kur manā izpratnē nepasakot īsto iemeslu, kāpēc ievies eiro, tas ir drošības aspekts, ka mums ir vienota valūta Eiropas Savienība, bet mānot, teiksim, tautu, ka tur būs lētāk banku pakalpojumi, kas ir pilnīgi mēli, jo pēc eiro ieviešanas tieši otrādi banku pakalpojumu cena būtiski pieauga. Parādījās kārtējā neuzticība tautai, ka viņi nesapratīs to, ka eiro vairāk ir politisks lēmums nekā ekonomisks lēmums. Un arī šobrīd ir tāda jocīga situācija, ka Latvijas banka mūs pārstāv Eiropas centrālajā bankā, tajā pašā laikā, kad mēs uzdodam jautājumu Latvijas bankai par kādu ar eiro, teiksim, politisku jautājumu, Latvijas banka saka, mēs neko nezinām, mēs nevaram komentēt. Tas nozīmē, ka arī šeit tiek apzināti slēpta patiesā informācija par to, kas notiek ar eiro, kāpēc bija brīdis, kad eiro kurs kritās pret dolāru, un kādas ir perspektīvas, kas notiks tālāk.
vai mūsu valūta būs spēcīgāka, vai turpinās krišanās. Ja? Un, ja valdība negrib to skaidrot, tad tā ir, diemžēl, šī attieksme, kas šobrīd valda, ka tie, kas ir izkļuvuši no tautas, tie ir viena kaste, ja? Un tauta ir pārējā kaste, kura neko nesaprot, un visi viņas lēmumi ir nesaprātīgi, izņemot to, ka viņi ievēl pareizos cilvēkus te augšējā kastē. Ja? Tie ir vienīgie saprātīgie. Tā, kopā runājot par valsts aparātu lēmumu. Un, ja drīkst vēl nolaisties mazliet pie zemes, ja, ir viena cita lieta, kur, ja mēs runājam par ikdienas cilvēku problēmām, teiksim, es gribu tur, lai pie manas mājas ir pievedceļš vai atrisinātu kaut kādu konfliktu, valstī šobrīd nav mehānisma, kā novērst administratīvo, teiksim, birokrātiju, neloģisku valsts aparāta rīcību. Kad ierēdnis atrakstās tā vietā, lai izlemtu pēc būtības, ja, viņš negrib darīt vai kādu citu iemeslu dēļ, vai, teiksim, sasauc komisiju, kas ir ļoti dārgi, teiksim, lai pieņemtu lēmumu, ka tur zemes gabaliņš var atdot no valsts īpašumu privātajiem lietošanai, ja, tiek sasaukt 6 cilvēku komisiju, viņi tur staigā nestik dienas. Ja, un kādreiz bija vienā no valdībām, bija tāds birojs, kur varēja pateikt, un tad valdība gatavoja sistemātiskus lēmumus, lai novērstu šādu teiksim, procedūru, iespēju pašvaldībās vai valsts aparātā. Šobrīd tā nav. Tur tikai sūdzēties, pārsūdzēt, bet nav neviens, kas kas pēta šīs te problēmas, kas rodas ikdienā cilvēkam, kā viņas noņemt, lai cilvēkam būtu vienkāršāk dzīvot. Viens piemērs bija, teiksim, Rīgas apsaimniekoties, jebkas, kad, teiksim, tagad, lai atslēgtu mājā ūdeni, ja, tev jāskrien uz pilsētas centru, pieteikt, un tad tev 5 dienas jāgaida, kamēr tev atļauj atslēgt ūdeni. Un tā tomēr ir necilvēcīga sistēma. Sistēmai jābūt cilvēkam arvien draudzīgākai, nevis jārada papildus, teiksim, problēmas sistēmas lietotājiem. Tad šajā gadījumā es rosinātu, ja mēs veidojam sarunu, viņa citā plāksnē. Tad 20 gadus es skatos, kas notiek Latvijā, un 20 gadus nepārtraukti cilvēki ir rakstīt likumus. Tātad ir jāpārstāj rakstīt likumus. Ir jāsāk viņu izpildīt. Un te pieminēja Henriks, jā, bija tāds birojs ar nosaukumu neiedzību novēršanas birojs. Tad, kad viņas izdomāja, kad izveidoja, es domāju, ākstīšanās. Bet vajadzēja, man tur viena problēma, patrāpēt 2 dienu laikā bija atrisināta. Momentā, jā. Tātad viņas vienkārši vajag risināt. Un tātad viss sarežģītākais jautājums ir par to, vai tauta ir gudra vai muļķa. Un šajā gadījumā te pieminēja, jūs visu laiku ievēlēt viens un tos pašus. Un man arī bija tāds kļūdains ieskats, ka tauta nesaprot un visu laiku viens un tos pašus ievēl. Ziniet, bija 10. saimā tāds Dzintars Zaķis. Un viņš tur tā runā, teiksim, un televīzijas viņš saka, vai ne, kad, lūk, tad mēs saskaitījām, ka pensijas vecuma pacelšana attiecās uz 50,000 cilvēku. Tātad tas ir tāds skaits, kas nespēs mums pretoties. Tātad viņiem nevis tautai palāp, bet viņi rēķina, vai nekas nespēs pretoties. Un tagad viņš tā runā, es domāju, šito nekad neievēlēs. Notiek vēlēšanas, Sarmīte Evert, kas tur autobusiem veda sev balsotais, to neievēlē. Zaķis sēž kā sēdējis. Ziniet, man atkrita visi jautājumi. Tad, kad es uzzināju, ka datoru firma, ko lobē Zaķis un es Solāri, ka tā apkalpo centrālās vēlēšana komisijas skaitīšanas rezultātus. Es domāju, ka valsts tomēr sistēmai kopumā vajag uzticēties un nevajag domāt, ka vēlēšanās notiek kaut kādas krāpšanās. Ja mēs runājam par vēlēšanām, man liekas, ka tomēr cilvēki saprot, par ko balso. Cita lieta, ka ļoti daudz cilvēki nebalso par cilvēka darbiem, bet, diemžēl, vērtē tikai no ārējā iespēja. Ja, teiksim, tagad par prezidentu. Prezidentam jābūt izskatīgam un glītam. Kāpēc? Prezidentam ir jābūt tādam, kas tautai dod vislielāko labumu, kas aizstāv tautu pret, teiksim, patvaļu vai kaut kā savādāk, ir, kalpo tautai. Un tas, ka viņš ir smuks, tā nav kalpošana tautai. Tad mums jārīko Misters Latvija vai Miss Latvija, ja, lai izvēlētos noteiktā vecuma grupā virs 45 gadiem, ja, lai varētu kļūt par prezidentu. 40, jā. Un tā ir tā viena no problēmām, ka, manuprāt, mēdīju telpā ir pārāk daudz tiek runāts par āršķirīgām lietām, un pārāk maz tiek parādīta īstenā, teiksim, valsts
priekšstāva vai nākošā priekšstāva darbi un to sekas uz cilvēku. Ja? Nu, daudz, kur var dot tādas piemēras, un tikko viens bija aizmuka. Ja, vai vēlēšanas Latvijā kaut ko var mainīt? Var mainīt, un mēs to redzam. Nu, kaut vai tas pats, negribu Solvi Tāboliņu atkal rādīt kā piemēru, bet tas parāda, ka cilvēkiem tomēr ir kaut kāda vēlme, lai priekšstāvi ir tādi kautrīgāki, lai ekonomiskāk izturās pret valsts līdzekļiem, un arī tāpēc prezidentu Bērziņu daudz vairāk mīl, tāpēc, ka viņš atteicās no daudzām āršķībām, ja, no savas vilas Jūrmalā, no vēl kaut kā, un principā tā vajadzētu būt. Mums vajadzētu būt vairāk skandināvu tipa pārstāvjiem, kuri valsts priekšstāvi, teiksim, neprasa sev speciālos auto, bet dzīvo tāpat kā, teiksim, ir Holandē, kur miljonārs dzīvo līdzīgā mājā kā vidējās šķiras pārstāvs un nezīmējās ar savām naudām. Viņam nevajag papildus apliecinājumu, ka viņam ir kaut kāds, ka viņš ir kaut ko sasniedzis. Īstenībā arī tagad runā, apsveic, tev ir jauna amatu. Tev jau nav amats, tev ir jauni pienākumi, un tev vajadzētu novēlēt panākums, lai cilvēks veiksmīgāk risina tos jautājumus, kas ir bijuši iepriekš. Un, diemžēl, šī arī mēdījos pasniegties, ka, lūk, jauns amats, nevis ko viņš izdarīs konkrēti, tas arī rada cilvēkos tādu lielā daļā, kas nedomā līdz procesiem, virspusēji vērtējumu cilvēkam. Vai jums nešķiet tomēr tā aizdomīgi skatoties pagājušajā nedēļā, kad ievēlēja augstākās tiesas priekšsēdētāju, viņam būtībā žurnālisti lika justies neērti par to, ka viņš ir ievēlēts? Jā, bet no otras puses, ja parāda reāli, mēs zinām par tiesu sistēmai vēl ar vienu dažādas problēmas, un ja parāda, ka viņa laikā pret tiesnešiem iekšēji tiesneši paši nespēja pieņemt lēmumus par kaut kādu iekšējo sakārtošanos, ja, tas tomēr nav labs rādītājs. Mēs visi gribam, un laikam ne tikai mēs arī klātsošie, lai tiesa ir efektīvāka, ātrāka un lai viņa būtu arī iespējams taisnīgāka. Un tāpēc gribās, lai tiesu vada cilvēks, kurš vairāk ir gatavs sakārtot sistēmu un viņu pilnveidot. No viņa, diemžēl, to nevarēja dzirdēt, un arī tad, kad bija pateicības runa Saeimā, viņš neteica, ka es apņemos izdarīt to un to, bet paldies, ka jūs atbalstījāt augstākās tiesas kolēģijas lēmumu, kaut kā tā, par to, ka mani izvirza šim amatam. Ja? Atkal, cilvēks pateicis par to, ka viņam saglabā krēslu, nevis par to, ka viņam dod iespēju veikt kaut ko, lai tiesu darbs tad būtu labāks vai efektīvāks. Jā, bet vienlaikus arī jāsaprot, ka tie žurnālisti tev arī vedināja uz to domāt. Jā, tas ir tas, ka mums ir pārāk maz tāda analītiska raidījuma, un daži savukārt aiziet ne tajā virzienā. Teiksim, tas pats aizliegtais paņēmiens, ka tur, teiksim, nabaga pašvaldība un policija, viņiem pārmet par to, ka nav izņemta licence striptīz dejām. Vai tā ir galvenā problēma, kas ir saistīta ar porno industriju vai ar seksa industriju? Manuprāt, nē. Galvenais ir, vai šie pakalpojumi notiek vai nenotiek, viņi ir legāli vai nelegāli, ja? Un vai tiek ietekmēta citu cilvēku likumība uzbāzīgā veidā. Bet tas vai tad ir meitene par to, ka viņa dejo plikajā un nesniedz nekādu pakalpojumu, viņa ir licence vai nav, manuprāt, likās tik nenozīmīgi, bet ka to paceļ galvenās problēmas jautājumā un neuzklaus arī policijas un pašvaldības pareiza argumentācija, ka mēs sakārtojam pilsētu, un mēs atceramies, kā bija pirms 2-3 gadiem, kad Kaļķa iela bija Zaņķa iela. Ja? Nebija pārsaukt, bet viņi tā izskatījās. Ja? Un tiešām pašvaldība novērst gan tās krāpšanās milzīgās, gan arī tagad viņi izskatās daudz tāda pieklājīgāk arī ģimenei ar bērniem pastaigāties. Jautājums bija par to, vai vēlēšanas var kaut ko mainīt. Tātad pie varas var nākt divos veidos, tikai divos. Miermīlīgā ceļā, caur vēlēšanām vai vardarbīgā, caur revolūcijām un vardarbīgu varas pārņemšanu. Nav trešā ceļa. Tātad, ja kaut kāda situācija valstī var mainīt kāds grupējums, vienkārši nāk pie varas, līdzīgi kā Ukrainā, un pēc tam notiek atkal citu veidu procesi. Neteiksim līdzīgi kā Ukrainā, jo Ukrainā notika parlamentu vēlēšanas, kur viena parlamenta aizstāja ar otru. Nebija tā, ka vecais parlaments tika atcelts. Ja? Tie modeļi var būt daudz dažādi. Ja? Bet vajadzētu precīzi izteikties. Ukrainā nebija parlamenta atsaukšana, ja, un
Latvijā bija daudz radikālāk, tad jāsaka tā reforma nekā Ukrainā, jo tur prezidents nepieņēma lēmumu par parlamentu atcelšanu, ja, bet notika ārkārtas vēlēšanas un tika ievēlēts jauns parlaments. Jā, bet tur tā saistība montošanās nenoliedzami. Par deputātiem es gribētu teikt citu mazliet, arī varbūt iemest pārmetumu tavā lauciņā. Ja kādi deputāti tiek ievēlēti, kas ir sliktie deputāti, tad ir divas lietas. Viens, kas ir mēdī, tas ir, labi, bet mēdījis nav atbildīgs. Bet ir konkurenti politiskie. Ja politiskais konkurents saprot, ka otrs grupējums dara kaut ko sliktu tautai, tad, kad ir vēlēšanas, tad pastāsti, ka, lūk, tāda un tāda partija, tur tāds un tāds deputāts panāca, ka tika pieņemts šāds lēmums, kā rezultātā jums tas notika, tāds, ka tāds, bet īstenībā tā politiskā cīņa šobrīd arī, Rīgas domē. Visi bļauj, cik slikti ir saskaņa, ja? Bet es neesmu dzirdējis tādu publisku, piedodiet, varbūt kā tu neesi deputāts Rīgas domē, opozīcijas, neesmu dzirdējis no opozīcijas, kur viņi parāda, piemēram, kāpēc, ar cipariem, kur tās satiksmes nauda, Rīgas satiksmē, kāpēc mums ir dārgākais transports Eiropā, ja? 2 eiro par vienu biļeti, ja? Kur, par Briselē 1,20, ja? Vācijā 1,10, ja? Nav saprotams. Bet tad opozīcijai vajadzētu pateikt, pastieties, tajā budžetā ir tāda naudiņa, kuru saskaņa tur tādā un tādā veidā, un jāpierāda, ka tas ir pa dārgu. Kāpēc? Mēs kaut kā nedzirdam. Tauta buntojās, tur vāca parakstus, bet opozīcija sēdēja klusu un neko nedarīja. Tas tomēr ir šo te partiju uzdevums arī cīnīties un aizstāvēt tautas intereses un parādīt, kāpēc kurš ir labāks. Un arī nekautrēties norādīt uz citu apzinātu rīcību, kaut kādas ierobežotas grupas interesēs. Jā, redz, bet te ir cieši saistība ar mēdījiem, ar masu mēdījiem un informāciju. Ja cilvēkiem ir vienpusēja informācija, viņi par citiem politiskiem spēkiem, citām personām gandrīz neko nezina. Piemēram, es arī baltējos. Mēs no antiglobālistiem baltējāmies rudenī. Un šeit ir mūsu programma. Bet cilvēku vairums jau nemaz nelasa to programmu. Manuprāt, cik es esmu runājies, tā patiešām ir. Viņi barojās no tiem masu mēdījiem, kas viņa rīcībā. Tas ir televīzija, radio, kaut kādu laikrakstu, varbūt internets. Un tikai nedaudz veido alternatīvas. Piemēram, Ogres televīzija, TV24. Neesam gan Ogres, bet... jā, bet vienalga. Bet, teiksim, tie resursi, kā, teiksim, cik jums ir resursi un cik ir Latvijas pirmā televīzija, kas arī bezmaksas apraida Latvijā, teiksim, sevišķi pensionāri, viņi jau nezina to informāciju. Viņi saka, mēs gribam pārmaiņas, mēs labprāt balsotu par citiem. Bet mēs nezinām par ko. Te pašā laikā viņi nezina, ka turpat ir cilvēki, ir organizācijas, kas gadiem ilgi piekop un grib īstenot cita veida politiku, bet cilvēkiem par to nav informācijas. Jā, pagaidām gan kungi dosimies reklāmas pauzē un atgriezīsimies pēc tās. Pār un pret. Esam atpakaļ un jautājums mums šodien ir tāds. Vai Latvijā pastāv tautas vara? Jautājums Danuseviča kungam, kā ir par vēlēšanām, ja mēs runājam par to, kā ir iespēja izteikties partijām? Jā, manuprāt, tomēr ir pietiekoši labs mehānisms šobrīd, ka katrai partijai ir iespējas izteikties sabiedriskajos mēdījos. Un otrs, ko es domāju, ja partija runā par konkrētu lietu, kas ir cilvēkiem interesanti, var to argumentēt un parādīt vizuāli, tad jebkurš mēdījis arī, tā saucamie neatkarīgie mēdīji, arī viņi labprāt par to pastāstītu. Es domāju, būtu kaut kāda argumenta konkrēti. Piemēram, mēs par tām Rīgas biļetēm iesaistījāmies. Ja partijas rīcībā būtu informācija, kāpēc tā biļete ir tik dārga, ja, un kaut kādas salīdzinošās, tad katrs mēdījis ar lielāko prieku paziņot, ka redz, ka tās biļetes ir tik dārgas, jo tur ir ielikt kaut kāds procents, kurš tādā veidā atmazgājās, kaut kur aiziet, ja, un ir skaidrojums, kāpēc tā cena ir tik liela. Un šeit arī jāsaka, partija ir iespēja paprasīt to oficiāli. Bet vēl gribētos pastāstīt mazliet tā, ne tauta un parlaments vai valdība, bet par to, kāda šobrīd ir organizētai pilsoniskajai sabiedrībai. Tās ir biedrības dažādas, sākot,
nesāksim ar mūsēju, būsim kautrīgāk, sakot ar sociālajām biedrībām, izglītojošām, tur interešu klubiem un tam līdzīgiem, sadarboties ar valsts varu. Viena lieta ir, par ko daudz organizācijas ļoti satraucās un pastāvīgi runā, ka vajag naudu, ja? Protams, ka naudu arī visi grib, ja? Es domāju, katrs grib, lai viņam mazliet piešpricē no lielā pīrāga. Bet ir otra lieta, ir arī administratīvās resursu valdībai, kur viņš var iedot biedrībām un kas nemaksā nekādu naudu. Jo ļoti daudz ir biedrības, kas darbojas kaut kādam, piemēram, izglītības jomā. Ja? Tur atbalsta talantīgos skolēnus vai pedagogus, kā teiksim, Kronvalda fonds. Ja? Un to pašu kaut ko līdzīgu dara arī valsts iestāde. Un te ir jautājums, kāpēc valdība šobrīd, mēs tā apspriedām memoranda padomē un premjera gan solīja kaut ko mainīt, kāpēc valdība neiesaista nevalstiskās organizācijas šī te valsts pārvaldes procesa realizēšanā. Valstī tas būtu atspējas, jo pirmkārt ir papildus brīvprātīgie, kas kaut ko izdara, otrkārt būtu lielāka atsaucība pasākumiem. Vienalga, teiksim, tagad bija prezidentūras pasākuma ārzemēs, ja? Es tur arī personīgi lasu lekcijas Ukrainā un citās valstīs. Un, teiksim, mūsu lekcijas netiek iekļautas pasākuma plānā, bet kaut kāda, teiksim, vēstnieka draugi tiek iekļauti oficiālā pasākuma plānā un viņi tiek atbalstīti. Protams, man personīgi to nevajag, bet es domāju, ka valstī būtu daudz labāk, būtu lielāks tas pasākuma plāns, ko bez naudas papildus var izdarīt prezidentūras ietvaros. Un te ir, manuprāt, tā problēma, ka politiķiem bieži vien liekas, ka viņam ir izdevīgāk valsts resursus izmantot pašslavināšanai. Un tad prioritāri nevis konkrētā lieta, kā atbalstīt skolotājs, bet redz, šeit es pasniegšu konkrēti Pēteris, teiksim, medaļas, ja, par mani visi pastāstīs, es iegūšu papildus punktus nākošām vēlēšanām. Ir pārāk daudz šīs te valsts darbības politizētas konkrētu personu interesēs. Nevis prioritāri ir valsts kopējās intereses, bet konkrētās personas politiskās intereses. Teiksim, paņemsim preses piemērs, tāpat Saeimas preses dienas, lai neapvainojās, sūta regulāri informāciju, teiksim, šodien Saeimas priekšsēdētāji tikās ar, piemēram, Ganas vēstnieku. Un kas mums no tā? Vai tad pastāsti, ka tikās ar Ganas vēstnieku, jo mums ir ieplānots, ka viņi pirks mūsu pienu, vai viņi mums pārdos lētāk banānus, ja, kurus mēs līdz šim pirkām. Ir jābūt kaut kādam saprātīgam lēmumam, kāpēc mūsu algots cilvēks tērē laiku un naudu, ja, tiekoties ar kaut kādu cilvēku, un pēc tam tas tiek pasniegts kā sasniegums. Un es te neredzu sasniegumu. Ja. Tāpēc man liekas, ka šī ir tā problēma, ka valsts pārvalde nav pārāk orientēta uz valsts interešu un tautas kopumā apkalpošanu. Aurel kungs, vai jūs piekrītat, ka ir iespējams saņemt vai bezmaksas publicitāti, darot kaut kādas konkrētas lietas? Tas gan jāsaka tikai priekšvēlēšana laikā, tās bezmaksas publicitātes. Mēs, lai aktualizētu konkrētus jautājumus un pievērst uzmanību tiem, jau vairākus gadus, jau 6. gadu veicam dažādas piketus, mītiņus, tā tālāk. Un, piemēram, pēc 2 nedēļām, 13. jūnijā, 11. Doma laukumā, visi aicināti uz mītiņu, kur mēs protestēsim pret to, ka Eiropas Savienība šeit grib izmitināt bēgļus. Bet tā ir publicitāte. Tas ir, mēs sanākam, izsakām, kas mums uz sirds, bet reāli ietekmēt mēs nevaram. Neklausās. Tie, kas pie varas, viņi saka, labi, nolaidāt tvaiku, jā, nomierinājāties, labi, pabļaustījāties, ejiet mājās. Bet, ja cilvēki grib pārmaiņas, viņiem ir jāpiedalās tur. Jo visi gaida, ka kādi viņu vietā kaut ko izdarīs, nedarīs. Katram ir jāiet, jāvelta kaut kāds laiks no sava brīvā laika, lai tā pasaule būtu labāka mums apkārt. Un kas ir vara tautai? Tauta jau nav viendabīga masa. Nav tā, ka, teiksim, tie, kas pie varas ir kaut kas atsevišķs, un tie, kas nav pie varas, tā ir tā tauta. Tā nav arī tie, kas pie varas ir tauta. Tauta sastāv no tautas daļām. Katrs no mums 2,5 miljoniem iet katrs savā virzienā. Bet ir kaut kādas grupas, organizētas grupas, kuras ir vienojušās ar saviem mērķiem, piemēram, kā mums ir vairāk kā 200 cilvēku organizācijā. Mēs zinām, kur mēs ejam. Mēs ejam uz turieni, nevis uz turieni.
Piemēram, visas partijas, kuras pašlaik ir Saeimā, viņas visas ir eiro-optimisti. Mēs esam eiroskeptiķi. Mēs ejam pilnīgi pretējos virzienos. Ja Latvijā ir kāda aptuveni puse eiroskeptiķi un aptuveni puse iedzīvotāji bija par to, lai atjaunotu Latu, rodas jautājums, kāpēc viņi par mums nebalsoja rudenī? Kur ir vaina? Kas notiek šo cilvēku galvās? Lūk. Gribētu mazliet pateikt, ka ir pāris objektīvas lietas un pāris subjektīvas lietas. Objektīvi mēs, diemžēl, esam tomēr ziemeļu tauta, ja, un tas mūsu temperaments ir ļoti lēns, un cilvēki tiešām ļoti ir kūtri, lai izteiktu savu atbalstu kaut kādā aktīvā veidā, kaut kur aiziet vai nē. Gan mums ir bijuši tādi piemēri, kad mēs cilvēkiem ekonomiski svarīgi jautājumi pacelt piketu, atnāk kaut kādi 30 cilvēki, kaut gan tas ir visiem vajadzīgs. Ja? Un tas ir viens saprotams. Otrs ir atkal šeit, es domāju, ir atkal politiskā greizsirdība. Ir arī valdošās partijas, kuras ir pret migrantu ienākšanu. Es arī, domāju, 1000 migranti katru gadu, ja tā ir tāds, kaut kāds paliela pilsētiņa, Brocēni, kur iemet mums iekšā. Un es nedomāju, ka latviešiem ir viegla situācija. Mēs knapi tur uzaudzējām, cik tur 57% šobrīd ir latvieši no kopējā skaita. Un viena lieta, ka šeit tomēr ir kristieši, kur mēs saprotamies, ja? Un otra lieta, mums vēl ne tikai citu tautību piespēlē, bet arī citu, ticības orientācija. Ja? Un es domāju, ka šeit ļoti daudz ir pretu, bet tagad ir tā lieta, ka tiem visiem, kam pret, viņiem vajadzētu sanākt kopā. Principā prezidentam vajadzētu uzaicināt antiglobālis, Tēvzem brīvību, tur vēl citus, un vienoties par kopīgu tādu publisku aktivitāti, lai vairāk pierādītu Eiropas Savienības komisijai vai citām valstīm, kāpēc mēs nevaram un negribam to darīt. Ja? Jo tāpat ir skaidrs, ka mums vēl kaut kad nākotnē būs jāsāk uzņemt austrumu cilvēki, migranti. Ja? Jo tas atkal saistībā ar darba tirgu. Ja? Un tad, vai mēs gribam sajaukties jau šobrīd, es domāju, ka mēs negribam to sajaukties, un mēs arī redzam, kas notiek Lielbritānijā, Francijā, Beļģijā, kur ir ļoti liels īpatsvars šiem te, citas reliģiskās, audzināšanas cilvēkiem. Tas, ka, Francijā pasaka, šogad bija mierīgs gads, migrantu un viņa pēcteši ir nodedzinājuši jaunā gadā tikai 8000 mašīnas. Ja? Pagājušā gadā bija 15,000. Ja? Tas ir sasniegums. Ja? Mums, ka te viena mašīna nodegta, tā ir centrālā ziņa, kāds nodedzina. Tāpēc es domāju, ka šeit ir svarīgi tomēr lielākai kopsadarbībai un te šo te pirmo valsts amatpersonu nozīmību. Prezidenta izlēmībai vairāk, ja, jo premjeras šobrīd mums ir tāds, es teiktu, pasīvs. Jā. Te ir tā problēma, ka starplaikos šiem 4 gadiem starp vēlēšanām tautai faktiski tika atņemta pēdējā svira, pēdējais mehānisms, kā ietekmēt šos procesus valstī. Līdz ar to referendumu, to parakstu, vajadzīgo parakstu savākšanu. Politiskā svira, pareizi. Es gribētu sekojošu domu pateikt. Tad visu laiku cilvēki atspērās no šodienas un visu laiku kāpj uz vieniem tiem pašiem grābekļiem. Un cēlonis tur ir savādāks. Tad cēlonis ir tas, ka cilvēki nelasa un negrib zināt, kas notikās 1922. gadā, kāda bija mūsu valsts pamati to laiku. Tad reāli šodienas cilvēki negrib vairs to Latviju, kāda bija agrāk. Jo pirmām kārtām 22. gada satversmē nav paredzētas partijas. Nav. Viņu nav. Tad tas ir jaunievedums 94. gada. Tālāk satversmes sapulcē bija strīdi, jo par to mūsu tautas raksturu runājot. Tad Saeimas vēlēšanas taisīt ik pēc 2 gadiem, kā Šveicē, vai ik pēc 3. Beigās pieņēma ik pēc 3, pēc 4 gadiem vispār nebija runa. Un, ja runā par to, vai nekā redziet vēlētājiem īsa atmiņa, tad jāpaņem statistika, cik nomirst gadā. 36,000 cilvēki katru gadu nomirst. 32. Un tad 4 gados tas ir pār par 100,000. Un pēc 4 gadiem jau ir pilnīgi cits vēlētāju sastāvs, kas nevar zināt, ko tie iepriekšējie darījuši. Un pa partijām mums jau Latvijā nav partijas. Vispār viņu nav. Tad, kad šo pēc jauno veidoja 94. gadā, tad pieņēma Saeima lēmumu
ka šobrīd nosakām normu 200 dibinātāji, un 10 gadu laikā uzaudzēja prasību līdz 1000 biedriem partijā. Ir pagājuši 20 gadi, tā tie 200 biedri palikuši, un šobrīd tās nav partijas, tās interešu grupas, no kur jūs runājāt par korupciju. Mums jau nav partija cīkstiņš. Tātad tie, kas piesavinās naudas, viņiem ir taustekni un paziņas visās partijās. Un līdz ar to, kad ir pilnīgi greiza un nepieņemama sistēma, kas izveidot ne pēc mūsu tautas principiem, 22. gadā Satversmes sapulce nopietni strādāja. Un nākamais ir šī tieksme nemitīgi rakstīt likumus, tad nevis aiziet pie kaimiņa sarunāt, vai jau noslaucīsim, bet ne, uzrakstīsim likumu, ka kaimiņu piespiedīsim strādāt bet uz jau. Kas notiek ar cilvēkiem, kuri vēlas kaut ko darīt? Tātad pie vēlēšanām starpība 94. gads un 2015. ir ļoti būtiski. Tajā laikā bija politiķi, kuri gribēja būt ievēlēti. Viņi brauc atrādīties cilvēkiem, runāt, pārliecināt. Viņi meklēja balsis. Šobrīd tātad ir televizors, un tātad cīņa par to, kam būs lielāka nauda un kas vairāk rullīšas nevarēs nodemonstrēt. Kam labāk reklāmas firma. Tātad kandidāti negribas tikties, un te es uz pagājušām vēlēšanām mūsu biedrība organizēja šo parakstu vākšanu, lai atceltu ierobežojumus, un visām partijām, kas startēja vēlēšanās, mēs nosūtījām lūgumu kandidātiem, lūdzu, dodiet iespēju jums kontaktēties savu e-adresi un telefonu, kā jums var sazināties. Viņi lielākā daļa nostājās pozā, piemēram, Sudrabas partija. Viņi nostājās pozā, ka nē, mēs būsim tie, kas izraugās vai ne vēlētājus. Tātad nevis vēlētāji izraugās partijas, bet partijas izraugās vēlētājus, ar kuriem runāt. Bet atgriežoties pie tā, vai tauta var ietekmēt politiku starp vēlēšanām, jā, var. Un šajā gadījumā jāsaka ne caur politiskām organizācijām, bet caur biedrībām. Ja mēs runājam par tādiem sociāli-ekonomiskiem jautājumiem, jo biedrības šobrīd ir, manuprāt, pietiekoši daudz, visās sfērās ir. Viņas ir arī jumta organizācijas daudzām biedrībām. Un šeit, jāsaka, tie, kas darbojas biedrībās un biedrības, kas ir aktīvas, viņš redz no tā ierindas nosītā biedra, teiksim, mūsu biedrs. Ja? Viņam nepatīk, teiksim, ka tur alkohola licencē, piemēram tāds. Ja? Ja tev mainās darba laiks, tev jāņem jauna licence. Ja? Viņš pasaka mums, mēs to izrunājam ar Finanšu ministriju, tiek izmainīts likumdošanas akts, un tas jautājums ir atrisināts. Un cilvēks redz, ka konkrēti viņš var ietekmēt valdību caur biedrību. Un tas ir tas veids, arī daudzos citos jautājumos mēs redzam, ka biedrības ir aktīvas parlamentā, lai aizstāvētu vienu vai otru pozīciju. Un tas ir tas, kā cilvēki var realizēt ne caur politiskām partijām savas intereses. Iet un lobēt un kaut ko stāstīt. Bet tālāk, protams, jautājums ir, teiksim, partija, kas uzskata, kā piemēram, šobrīd ir, ka valstī neapliekam minimumu jābūt ļoti mazam un jāsāk maksāt no visa un neļausim legalizēt darba ieņēmumus, ja? Tad to partiju tu var nomainīt tikai nākošās vēlēšanās, ja tie, kas ir ieinteresēti, saka, nē, par šo partiju nevajag, jo viņi mums neļauj. Vai pastāv eksistē tāds reāls risinājums? Normatīvos aktos droši vien, ka tā ir, bet vai dzīvē pastāv tāds risinājums par Saeimas atsaukšanu? Mēs jau, jā, ir Satversme arī to. Nē, redziet, vai dzīvē to atsaukt var, bet uz ko? Un, ziniet, lielākā tā traģēdija tāda, un šobrīd Latvija Eiropas Savienības prezidējošā valsts, bet Latvija kopumā neatzīst Eiropas Savienību. Izliekās, ka atzīst. Tad Eiropā ir normas vai ne, kas ļoti labvēlīgas mums. Šeit viņas nepieņem. Un tad tas mazais minimums un tā tālāk, tas ir cits. Vai ne? Un tad, kad jūs izpētīsiet, patiesībā Latvija dzīvo pēc Delavēras komerclikuma. Tātad tas ir pilnīgi kaut kas neiedomājams. Tātad visa šis reiderisms, agresīvā tiesāšanās, tā nav Eiropas principi. Un tad problēma ir tā, vai ne, kad cilvēkiem šobrīd ir tāds iespējas, ka viss sliktais nāk no Eiropas un negrib paņemt labos noteikumus, kas Eiropā patērētāja aizsardzība, piemēram. Patērētāja aizsardzība nevarētu teikt, manuprāt, tur ir pārņemts viss maksimālais, bet vairāk nekā varbūt vajag.
bet, teiksim, tajā pašu mazo uzņēmumu aizstāvības lomā un viņu veicināšanas lomā ir Eiropas rekomendācijas, un tas parlaments saka, viņš var noklusē. Izliekas, ka nav un risina jautājumus, ļoti daudz jautājumu valstī tiek atrisināt nevis pēc tiem Eiropas principiem, uz kuriem mēs it kā visi kopā esam parakstījušies, bet uz konkrētas grupas, materiālām vai fiskālām interesēm, vai arī kaut kādām, teiksim, politiskām ambīcijām. Teiksim, Es gribu kļūt pazīstams ar kaut kādu vienu lietu, ja? Piemēram, es saku, ka, nezinu, kas mums ir, ka, tabaku nedrīkst smēķēt, un līdz ar to es gribu visiem aizliegt smēķēt. Ja? Kaut kad ir daļa cilvēki, kas grib to smēķēt, un lai viņi smēķēt, tāpat kā ir kas dzer, teiksim, kafiju, un ir kas nedzer. Ja? Kā jums šķiet, kāpēc ir tāda situācija, ka valstī pēkšņi kļūst ļoti aktuāls jautājums par ātriem kredītiem, kas iedzen izmisumā cilvēkus iespējams, bet par bankām tā kā tiek noklusēts? Tāpēc, ka mums valda valstī īstenībā ir banku feodālisms, jo pirmās personas vai viņu padomnieki ir no banku sektora, un visi lēmumi valstī tiek pieņemti banku interesēs. Piemēram, arī mūsu nozarē pēdējais Eiropas komisijā mēs panācām izmaiņas un ir direktīva par maksājumu kartēm, kuri pateica, ka bankas nevar vairs ņemt tik daudz naudiņas par kartes apkalpošanu, bet ne vairāk kā šitik. Ja? Un tagad atkal notiek stāsts. Vai mēs dabūsim to ietaupīto, vai bankas saņems papildus peļņu no tā, ka Vīza un Maestro nevarēs tik daudz paņemt, cik viņi ņem līdz šim brīdim. Un valstī visas iestādes saka, mēs par to neatbildam. Jūs paši sarunājat ar komercbankām. Un kā tas ir aiziet pie lielā ziloņa, pateikt, Klau, iedod man vienu tur šķipsniņu zālītes vairāk. Protams, ka zilonim ir nosprauties, ko domā skudra, ja? Un, diemžēl, tāda patvaļa ir. Un tas ir panāks dēļ tā, ka bankas ir relatīvi turīgas. Viņas arī ļoti labi finansē dažādus ietekmīgos grēmijas, nopērk vietas visur, ja? Tur visās pastieties, jebkurās lielās organizācijas, jumta organizācijās, banku pārstāvs ir vismaz viceprezidents. Ja? Tā pašā laikā rūpniecības pārstāve vai tautsēmniecības padomu, tautsēmniecības pārstāve nav valdībās. Tur ir tikai finansisti vai ar viņiem saistīti cilvēki. Bet satversme uzliek pa pienākumu gan valsts prezidentam, gan deputātiem darīt visu, lai tautā veidotos šī labklājība. Ko tas nozīmē? Ja cilvēkiem klāsies pietiekoši labi, viņiem nebūs vajadzība aizņemties. Viņiem nebūs vajadzības aizņemties ne no bankas, ne no šiem ātro kredīta aizdevējiem. Cilvēkiem to, ko viņi nopelnīs, viņiem paliks rezervīti, ko lēnītēm, pamazītēm uzkrāt. Tātad viss šī politika, kas tiek veidot latviešos pēdējos gadus, ir veidota tāda, lai izpumpētu pēc iespējas vairāk no cilvēkiem viņu līdzekļus, atņemt viņu īpašumus. Kas notiek? Kad tiks sagrauta PSRS un šeit kaut kas vēl bija, tad visa draudzīgi tur griez un es gribētu dalīja visu. Tikai no cilvēkiem, bet diemžēl šo naudu izved arī no valsts. Arī no mūsu uzņēmējiem arī liek šķēršļus. Ka tā peļņa, ko bankas iegūst, ka viņas paliek Latvijā, un peļņas ir milzīgas. Arī tad pēc eiro ieviešanas, kas ir dārgs pasākums, ja, vienīgie, kas uzrādīja peļņu, bija banku sektors. Kaut gan īstenībā viņiem bija lielas izmaksas. Un mēs, diemžēl, redzam arī šo banku sektoru ietekmi uz politiku, ko to jautājumā par atslēgu nolikšanas principu. Ar ko tad beidzās ne ar ko, paņirgājās par tautu un sistēma ir tāda pat kā iepriekš. Ir it kā oficiāli tas atslēgu nolikšanas princips vai, bet tur uztaisīja tādu noteikumu, ka neviens cilvēks vairs nevēlās vai negrib šo atslēgu principu izmantot. Bet principā ir jābūt, ja banka prasa kredīta eksperta novērtējumu, cik ir tirgus vērtība, un pēc tam pasaka, ziniet, bet mēs neuzņemamies atbildību par to, ka tas, ko mēs prasam, īstenībā mums ir saistoši. Tad neprasa vispār to ekspertu novērtējumu, dod vienkārši kredītus uz visām garantijām, atnāc, uzraksti iesniegumu, paskatījās, ka tu vari kaut ko samaksāt un uz priekšu. Tad nevar, kas tā par banku, ja viņi neuzņemās nekādu līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Un tas nav pareizi, ka cilvēkam jākļūst ir par mūža vergu, ja? Dēļ tā, ka viņš grib nopirkt dzīvokli un mainās situāciju, un viņš to dzīvokli nevar izmaksāt kredītu par konkrēto lietu, ko viņš ir nopircis, viņš ir daļēji viņu apmaksājis, un bankai tas īpašums paliek. Viņi taču visi ir, tie īpašumi visi ir apdrošināti. Tu nevari paņemt kaut ko nopirkt kredītā, ja tu neesi veicis pilnu apdrošināšanu. Ko jūs novēlētu skatītājiem? Uz ko jūs aicināt? Lai skatītāji
vairāk seko procesam un mēģina saprast kāpēc kaut kas notiek un kas ir tie cilvēki reāli arī katrās partijās, kas aizstāv īstenās intereses, nevis pārstāv kādu konkrētu mantrausīgu vai, teiksim, alkatīgu cilvēku intereses. Gribu aicināt skatītāji, meklējiet alternatīvus informācijas avotus. Tie informācijas avoti, kas ir bezmaksas apraidi, piemēram, Latvijas televīzijas pirmā programma, ir daudz citi. Viņi nepauž pilnu spektru informācijas. Ja jūs gribat, lai Latvijā veidotos cita situācija, cita apstākļi, meklējiet cilvēkus, meklējiet organizācijas, kuras jau ilgi darbojas šajā virzienā. Un tad soli pa solim, tad varētu notikt šīs izmaiņas. Es šeit ieteiktu sekojoši, ka jāmācās no mūsu senčiem. Un te atceros vienu piemēru. Man izdevās piedzīvot vecās mammas krustmāti, kas vēl savā laikā mūžā klaušās gājusi. Un tad viņa teica stāvani, ka kungam pretī runāt nebija brīvi. Un tad vīri, ko darīja, sakoda zobus un turēja pigu kabatā. Un šobrīd jautājums ir tāds, vai ne, mīļie cilvēki skatītāji, kas traucē jums turēt pigu kabatā, kas traucē jums nepiekrist iekšēji. Nevienmēr var runāt pretī, bet kāpēc jums iekšēji jāpiekrīt? Mainīsies apstākļi, varēs iet uz priekšu. Skatieties, aizbraukuši ļoti daudz Īrijā, Anglijā, kā viņi dzīvo, kādi ir apstākļi. Nepadodieties iekšēji. Viss atkarīgs ir no gribēšanas, no savas gribas. Jābūt gribētājiem būt par saimnieku, mainīsies apstākļi un viss notiksies. Ja tāda griba nebūs, notiks pēc jūsu prāta. Jā, skatītāji, turēsim acis vaļā un domāsim līdzi. Un tādēļ tiksimies nākamnedēļ 10:10 vakarā, pirmdien kanālā OTV raidījumā Par un pret. Par un pret.